Sveicināti entuziasti, dāmas, kungi, brāļi un māsas. Es esmu šobrīd izvēlējies top 10 septembra, oktobra momentiem. Ko es jums varu novēlēt? Lai tādi momenti būtu biežāk, lai man arī būtu vairāk iespēju viņus komentēt. 10. vieta - R3 divīzija, hokeja komanda NMPD, Andrejs Laipnieks. 10. vietā, manuprāt, ir šis moments. Pirmkārtām, tāpēc, kad Vārtsargs, mēs varam teikt tā, ka izdara vairāk nekā no viņa prasīts un zaudētu vārtu. Akcents ir uz Vārtsargu, bet spēlētājs Malicis, kas izmantoja situāciju. Devītā vieta - R6 divīzija, hokeja komanda Īsts Zvērs 2, Māris Jaunpetrovičs. 9. vietā es ierindoju atkal, Vārtsargu spēli darbībā ar pretinieku. Veiksmi, neveiksmi. Vārtsargs izgāja no vārtiem, kļūdījās, un vairāk man jau likās, ka 9. vieta ir Vārtsargs pelnījis, nevis tas uzbrucējs, kurš neiemet. 8. vieta - R4 divīzija, Aizvulfs 2, Mikus Marenis. 8. vietā es izvēlējos uzbrukuma nosaukuma Reids, vienu no daudziem šajos video. Mēs varam redzēt, cik meistarīgi spēlētājs apspēlē pretinieku komandas spēlētājs un gūst ļoti elegants vārds. Acīs iekritas izveicība pretinieku zonā un skaistais vārtu gūms. 7. vieta - R4 divīzijā, komanda Kamikādzes, Reinis Zariņš. Šeit mēs varam izcelt spēlētāju ātruma dotības un spēju aizskriet vienam pret Vārtsargu un gūt arī vārtus. Tā kā lielajā hokejā ātrums, meistarība un veiklība. Sestā vieta - R4 divīzijā, Skille, Kristaps Krūza. 6. vietā cīņa par neitrālu ripu, kas izvēršās par lielisku vārtu gūmu. Lūk, divi aizsargi atkāpās savā zonā un pretinieks spēlētājs bija veiklāks par abiem un apskrēja un arī Vārtsargi apspēlē. Tā kā tīri skriešana, slidošanas ātrums bija tas uzvaras nesošais moments šajā epizodē. Piektā vieta - R5 divīzija, hokeja klubs JIT Logu Deko, Ernests Tomas. 5. vietā es ierindoju Vārtsargu spēli. Jebkurā līmenī šāda veida tvēriens, saves, sauciet kā gribiet, ir novērtēts vienmēr ar augstu atzīmi, un arī šajā topā 5. vieta ir godam pelnīt. 4. vieta - R6 divīzija, Aizvulfs 4, Vadims Hižinskis. 4. vietā viens no daudziem slalomu reidiem, un arī spēlētāja individuālā meistarība tiek apspēlēti 2 spēlētāji, un arī Vārtsargs un ripa tiek raidīti ļoti perfektā vietā, līdz ar to tāpēc arī topā tik augstā vietā, jo arī trāpīt vajag vārtos. Ne katrs to ir spējīgs izdarīt tādā epizodē, pelnīt 4. vietu. Trešā vieta - R2 divīzija, Trimentraktors, Austris Ulas. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie top 3. Akcents tiek likts uz Pāvela Dacuka tipa kustību, ar kuras Vārtsargs tiek apmānīts. Un, ja tādu kustību spēlētājs spēj parādīt, tad viņš nevar netikt novērtēts. Un patiešām grūta izvēle, jo top 3 ir visi līdzvērtīgi momenti, un pagaidām 3. vieta ir šim momentam. 2. vieta - R4 divīzija, hokeja klubs Skille, Kalvis Fjodorovs. 2. vietā es vainagoju Vārtsargu spēli, lai arī tur varbūt tās vārtu stabiņš palīdzēja, bet tā neatlaidīgā izmisuma cīņa nevar nepalikt nenovērtēt, un par cik tie ir Vārtsargi, līdz ar to tas papildus motivācija viņiem atrast vietu top 2. vietā. 1. vietā - R6 divīzija, hokeja klubs LNL, Gustavs Petersons. Un esam nonākuši līdz topa zelta vārtu gūmam. Un čempions ir šodien Gustavs Petersons ar neatkārtojamo reidu angliski, tas saucas no krasta uz krastu, apspēlējot visus pretinieku spēlētājus un gūstot arī vārdus.
ja hokejists spēja tā izslidot cauri visiem pretinieku komandai, tad es neredzu iemeslu, kāpēc viņš nebūtu pirmajā vietā oktobra mēnesī un godam pelnīts tituls.